Tātad pasaules čempionāts, tā kā man šis bija pasaules čempionāts, pirmā reize tur, tad man tā īsti nav ar to salīdzināt, bet no tā, ko es dzirdēju, tad šis bija visaugstākajā līmenī sagatavotais pasaules čempionāts, tīri no tehniskā skatu viedokļa un vispār no visa. Igors Mazurenkovs, nu tiešām cepuri nost un izskatījās ļoti labi un esot uz vietas, es gan nezinu, bet tā kārtīgi neredzēju, bet es zinu, ka tika translēts daudzos kanālos un kvalitāte esot bijusi ļoti laba un ka varējis pat piezūmēt, paskatīties, tur paši redzot elkoņu fols un tādas lietas. Tātad piedalījās arī 50, vairāk kā 50 valsts, 1200 dalībnieku, kas ir, es nevaru teikt, vai tas ir pats lielākais, kāds ir bijis, bet es domāju, viens no lielākajiem noteikti. Un kategorijas tiešām bija pilnas ar augstu līmeņu sportistiem. Es saku, tā kā bija senioros pāri pa 30 cilvēku, tad ir jārēķinās. Varu pateikt, ka mans sacensības sākās ar labo roku 9:00 un pēdējā cīņa bija 11:30. Tas 2,5 stundas, 4 cīņas. No vienas puses tas ir labi, tu tā kā vari laika, bet, jebkurā gadījumā, ja tu sagatavojies, tu esi gatavs un tad tev jāstāv dīkstāvē pusotru stundu, tad ir kā ir. Tā. Tiesneši. Tātad lielākais jautājums, kas tagad visā armreslingā ir tiesnešu darbs, kas mums nepatīk, jo bija tāda situācija, kad par to arī stāstīja Ironwald, ja es nekļūdos. Jā, es neatceros, kas stāstīja, bet tas piemērs tiešām labs, jo cīņa bija Hadži Murats, es nezinu pret ko fināls. Tad Hadži, neuzvarams, āķī neuzvarams. Pirmā cīņa, pams, Hadži noslauka. Viņš paceļ rokas, viņi paspiež abi rokas, viņi ies prom, tiesneši atsauc atpakaļ. Pretiniekam elkoņu piezīme. Labi, atkārtojam, vēlreiz, bams, Hadži noslauka. Viss pieskarās, paspiež rokas, iet prom, tiesneši atsauc atpakaļ, Hadžam piezīme. Tā 3 reizes, kamēr Hadža lēnām izvilka un skatījās, lai pretinieks nepacēl. Vai arī, es nekļūdos, varbūt pretiniekam beigās arī elkons pacēlās un tur bija 2 elkoņu piezīme. Bet tas tā. Un tā ir tā lielākā problēma, kad tiklīdz sākas gara, laba cīņa un tu pat varbūt nedaudz tas elkons palecās. Ja tu nedabū priekšrocību no tā, es uzskatu, ka nav jēgas apturēt cīņu. Ja tu dabū priekšrocību ar to, ka tu pacel elkoni vai tu piebeidz cīņu ar pacelt elkoni, tad jāatkārto cīņu. Bet tad, kad tu tiešām gara cīņa sākas, saiet āķos, tu mēģini dabūt labāku pozīciju, citreiz nevar to elkoni tā pavilkt, viņš nedaudz palecās. Un es uzskatu, ka tā ir liela problēma, un tāpēc mums jādomā tieši armreslinga sabiedrībai, kā šo sportu padarīt skatāmāk, jo es neskatīšos kā cilvēks no malas fināls, kur tātad tas galvenais, kas būtu, mums jāizdomā, kā padarīt sportu skatāmāku cilvēkiem no malas, ja VAF, jeb Lielā federācija vēlas šo sportu padarīt, tā teikt, mainstream sports, ka viņš ir skatāms, cilvēks skatās un ir interesi, tad vajag samazināt šos fols, jo tas ir, nav interesanti, ka es nezinu, cik no fināliem beidzās uz piezīmēm, ka beigās viņi skatās kamerās un tur centimetrs vai pusmilimetru bez mazai paceļās elkons un aptur cīņu un jāsāk no jauna. Es uzskatu, ka tas nav pareizā izvēle. Protams, ja tiek iegūta advantage, jeb labāka pozīcija, tad jā, tas būtu objektīvi. Bet savādāk es uzskatu, ka nē. Visā pārējā es neredzēju lielas tiesnešu kļūdas. Es redzēju vairāk sportistus, kas pēdējo salmiņu grābi un sniedz iekšā protestus, lai dabūtu ārā. Kaut arī tur bija piezīme un visspilgtāk man patika Alīna Samatoja no Krievijas, kas zaudēja cīņu savai otrai krievietei, tā jāsaka. Un viņa sniedz iekšā protestu pret savu valsti, kaut arī viņa pati ir tiesnese, un viņa zina, ka viņai tas elkons tur noslīdē. Un 2 tiesneši runā, ka ir, un tad beigās, un tad ieaugst atkal. Un citreiz tad, kā ir protestā, tiek apturēts visas cīņas, un nekas tālāk nenotiek, un tas tā kā kavē visas tās sacensības. Tad liela problēma augsto sasniegumu sportā, protams, ir dopings, un
Armslinga sabiedrība nolēmusi cīnīties par to, un tika pieņemta, mēs kongresā arī pieņēmām jaunas lēmumus, kā mēs cīnīsimies par šo problēmu. Tātad pirmais jau pagaidām ņem, ja es nekļūdos, 40 vai 50 provis no dalībniekiem, un tas notiek izloses kārtībā, jo mēs neesam vēl iestājušies vadā, un vada prasa pirmos trīnieku testēt, tas būtu ļoti optimāls, uzskatu, tas būtu ļoti labs sportam, lai izskaust, tā teikt, netīros sportistus. Un tas, kas tagad notiks Armslingā, būs tā, kad es par Eiropas čempionātu pastāstīšu, tātad Krieviem bija 6 pozitīvi dopinga testi. Tātad, ja viņiem šajā pasaules čempionātā būs 6 pozitīvi dopinga testi, nākamajā pasaules čempionātā viņi ierodas, viņi samaksā par 6 dopinga testiem, kuri tiks veikti atsevišķi tikai viņu komandā. Un atkal nevis tāpēc, ka viņi dos sportistus, kuri tīri, bet atkal notiks vai nu izloses kārtība, vai nu meklēs. Es uzskatu, ka šis ir ļoti labs veids, kā cīnīties pret dopingu. Un bija arī citi, tā teikt, piedāvājumi bet tur bija ar mūžu diskābeli, un es nezinu, kā cilvēks, kas piedzimst 10 gadu vēlāk, grib iesaistīties Armslingā, un viņš saka, ka viņa valsts ir diskvalificēta uz mūžu. Tas tā. Tātad nobeigumā, nākamais pasaules čempionāts notiks Lietuvā, un mēs ceram Latvijas izlases pārstāvēt daudz lielākā skaitā, daudz augstākā līmenī, un visi ir ņemami, visi ir laužami. Galvenais tikai strādāt. Ja arī tu vēlies kaut ko sasniegt, droši nāc pievienojies, seko līdzi Z-Gym, armsling.lv, jaunākās sacensības, arī treniņi. Ir daudz vietas Rīgā, Latvijā, kur trenēties un kur iespējams pie treneriem apgūt armsling pamats un sasniegt kaut ko šajā sportā, jo ir pierādīts, ka letiņiem ir iekšā, mums ir iekšā. Tātad paldies Z-Gym, ka nofilmēja šo, tā teikt, pasaules čempionāta apskatu.